Labdien, cienījamie skatītāji! Šajā nedēļā Līvānu novada domes speciāli izveidota komisija izvērtēs visus iesniegtos mazo grantu projektu pieteikumus, un jau šīs nedēļas vidū būs zinām tie projekti, kuri ir guvuši atbalstu. Vēl šajā nedēļā informācija visiem tām ģimenēm un personām, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes vai personas status. Šajā trešdienā, 13. maijā no 9:00 jums ir iespēja saņemt pārtikas paciņas, kuras tiek nodrošināts ar ministru kabineta rīkojumu un noteikumiem, bet vēršu jūsu uzmanību, ka šogad ministra kabineta noteikumi nosaka, ka šīs pakas pienākas tikai trūcīgajām personām un ģimenēm, bet diemžēl vairs netiek piešķirtas maznodrošinātajiem. Tātad šīs paciņas izsniegs Sarkanais Krusts, biedrība, kas darbojas arī mūsu novadā, un izsniegšanas vieta būs Domes ielā 3, tātad pie Inovāciju centra mazajā mājiņā, trešdien, 13. maijā no 9:00. Līdzi ir jāņem arī sociālā dienesta izziņa. Vēl šajā nedēļā Bērndārzā Rūķīši gadskārtējās mazās olimpiskās spēles. Šajā dienā sportos visi pirmsskolas vecuma bērni, arī no novada pagastiem atbraukušie, tā ka būs liela sportošana Bērndārzā Rūķīši ceturtdien jau no 9:30 rītā. Vēl šajā piekdienā visus literatūras mīļotājus aicinu noteikti nepalaist garām izdevību satikties ar populāru un iemīļoto latviešu rakstnieci Noru Ikstenu. Viņa būs atbraukusi uz Līvāniem, lai Centrālās bibliotekas Straumes zālē tiktos ar saviem lasītājiem, un tāpēc piekdien 13:30 jūs esat laipni gaidīti uz šo te tikšanos. Ieeja ir bez maksas. Bet, protams, nedēļas nogalē sestdien visā Latvijā muzeju nakts un arī Līvānos ar ļoti plašu kultūras un atpūtas programmu. Jūs tiekat aicināti ar visām ģimenēm un bērniem, jo katram atradīsies kaut kas interesants un saistošs. Pirmkārt, jau šajā dienā notiek arī simboliska turisma sezonas atklāšana, un šeit ir divi piedāvājumi. Tiem, kas ir rūdīti velosipēdisti, ir iespēja aizbraukt uz Tadenavu kopīgā velobraucienā apmēram 50 km garumā. Savukārt tie, kas ir tāda mierīgāka turisma cienītāji, var vai nu pastaigas veidā vai braukšus apmeklēt Līvānu novada turisma objektus. Visas šīs aktivitātes piedāvā aktīvā turisma centrs no 10:00 līdz 16:00. Sestdien savukārt muzeja nakts ietveros amatniecības centrā. Jau no 7:00 būs ļoti plašas iespējas izklaidēties ģimenēm ar bērniem. Būs gan jauna izstāde Veļas diena, gan būs iespēja vērot ziepju vārīšanu. Kā tad tas īsti notiek šis process? Būs multfilmu skatīšanās, būs smilšu kino, būs arī iespēja zīmēt un krāsot Lugas zelta zirgs varoņus. Bērni varēs veidot saulītes no keramikas un arī krepapīra ziedus. Un, protams, vēl dažādas aktivitātes. Amatniecības centrs strādās no 7:00 vakarā līdz 12:00 naktī. Savukārt kultūras centrs arī no apmēram 8:00 vakarā jūs ielūdz. Būs gan bezmaksas filmu seansi, gan arī Raiņa un Aspazijas dzejas telpa, arī Daiņas Kuteļa koncerts un daudz citu aktivitāšu. Un, protams, sportisti visu nakti varēs sportot kvartāla laukumos. Un būs arī, kā ierasts, nakts orientēšanās. Tātad to visu informāciju jūs varat atrast arī Līvānu novada mājaslapā. Muzeja nakts aktivitātes būs arī pagastos. Piemēram, Jersikā no 8:00 vakarā būs diskotēka bērniem, multfilmu skatīšanās un radošās darbnīcas. Turku sajieta namā no 8:00 vakarā būs tāda latviskās dzīves ziņas skola ar latviešu tautas dziesmu un zīmju spēku. Savukārt Rožupē sestdien 12. dienā ir senioru atpūtas vakars, bet vakarā savukārt koncerts un Sutru kultūras namā 7:30 vakarā radošās darbnīcas un multfilmu seansi bērniem bez maksas. Lai jums jauka šī nedēļa ar atklājumiem un notikumiem. Visu labu!